Sveiki! Turpinām ar jums nodarbības. Atgādināšu, ka mēs mēģinām iziet cauri Katoliskas baznīcas katehisma kompendijam, un ja gadījumā kādam no jums šī grāmata ir, jūs varat sekot līdzi tekstam, bet nav obligāti, lai šī grāmata būtu pie rokas, jo es lasīšu katru no šiem tekstiem un mēģināsim kopā šo tekstu apspriest. Precīzāk, es mēģināšu to apspriest kopā ar jums, bet jums, protams, ir tiesības nepiekrist, ir tiesības oponēt, bet mans mērķis ir, lai mēs visi kopā iekustinātu mūsu teoloģisko domāšanu un dziļāk izprastu katoliskās baznīcas mācību. Šodien mēs ar jums ejam tālāk un sākam otro nodaļu Dievs nāk pretī cilvēkam. Jau pagājušajā reizē mēs bijām runājuši par to, ka nepietiek ar cilvēka prātu, lai saprast, kas ir Dievs vai kāds ir Dievs. Mēs ar mūsu naturālo gaismu, prāta gaismu, esam spējīgi nonākt tikai līdz slēdzienam, ka noteikti ir kaut kas pāri šai pasaulē. Bet ņemot vērā to, ka mēs nevaram ieiet Dieva dziļumos, mēs nevaram saprast, kāds viņš ir, viņš iznāk mums pretī un atklāja pats sevi. Bet vissvarīgākais tajā visā ir fakts, ka Dievs nav atklājis sevi visu uzreiz. Nebija tā, ka vienā brīdī no debesīm nokrita svēto rakstu grāmata, veca derība no rīta, jauna derība vakarā, un tagad visiem viss bija skaidrs. Šis Dieva atklāšanas vai Dieva pašatklāšanas process ilga un ilgst, respektīvi, visu cilvēces vēsturi. Tas nozīmē, ka no vienas puses Dievs jau ir atklājis sevi visu, mēs nonāksim pie šī brīža, parunāsim to, bet mēs turpinām ar vien dziļāk viņu atklāt. Bet, visu pēc kārtas. Tātad Dievs nāk pretī cilvēkam. Otra nodaļa un Dieva atklāsmē. Kas tas ir galu galā, tā Dieva atklāsme, jo bieži vien mēs par to runājam, bet rodas jautājums, kas tas ir. 6. punkts. Ko Dievs atklāja cilvēkam? Respektīvi, kāds ir atklāsmes saturs? Lūk, ko raksta kompendija autori. Dievs sava labestība un gudrībā atklāja sevi. Ar darbiem un vārdiem viņš atklāja pats sevi un savu mīlošas labestības plānu, kuru viņš kopš mūžības iecerējis Kristū. Saskaņā ar šo plānu visiem cilvēkiem, pateicoties svētā gara žēlastībai, ir paredzēts kļūt līdzdalīgiem dieviškajā dzīvē, kā pieņemtajiem dēliem Dieva vienīgajā dēlā. Tātad, ja mēs uzdosim jautājumu, ko galu galā Dievs atklāja savā atklāsmē, ir divas lietas. Pirmais, viņš atklāja pats sevi, un otrais, viņš atklāja mūsu vietu viņā šīs pasaules eksistēšanas plānā. Viņš atklāja, kur mums ir jābūt, kur mums viņš bija paredzējis būt. Un tāpēc bija nepieciešama šī atklāsme, jo cilvēks pats ar saviem spēkiem, pats ar savu naturālo prātu nav spējīgs pie tā nonākt. Vēlos pasvitrot tādu lietu, ka šīs Dieva plāns, kā mēs jau bijām runājuši iepriekšējā lekcijā, ietver Dieva pašatdošanos cilvēkam, jeb es nezinu, kā tu varētu pareizi iztulkot, jo poļu vārds samoudziļāņeše, jeb sevis pašatdošanās, tas ir jēdziens, kas uz latviešu valodu grūti tulkojams, bet no otras puses viņš ir ļoti svarīgs, lai saprast, kādas attiecības veidojas, balstoties uz atklāsmes, kādas attiecības Dievs vēlas veidot ar cilvēkiem. Viņš nevēlas būt kāds svešs attiecību uz cilvēku. Viņš noteikti nevēlas būt
kāds, kurš ir vajadzīgs tikai konkrētajos brīžos. Viņš saskaņā ar Dieva atklāsmi, saskaņā ar to, ko viņš pats atklāja cilvēkam, viņš vēlās, lai mēs kļūtu daļa no viņa dievišķības, daļa no viņa dievišķas dzīves. Es jau par to noteikti biju runājis daudzās vietās, bet es vienmēr šo attēlu atkārtoju, jo eksistē, vismaz pagaidām vēl eksistē oriģināls, Andreja Rubļova ikona Svēta Trīsvienība. Ja jums tagad ir pieejams internets, ja jūs skatāties mani no datora, nevis no telefona, līdz ar to jūs varat paralēli iegooglēt un atrast šo ikonu Andrejs Rubļovs Svētā Trīsvienība. Šajā ikonā ir ļoti interesants tāds attēls. Ja mēs paskatīsimies uz tiem personāžiem, kas tur ir attēloti, mēs redzēsim 3 eņģeļus, katrs no tiem simbolizē vienu no Svētās Trīsvienības hipostāzēm, jeb no personām. Un viņi sēž ap galdu, bet viena vieta pie šī galda ir brīva. Un šī viena vieta ir vērsta pret skatītāju, pret to, kas skatās uz šo ikonu. Un, respektīvi, autors Rubļovs mēģināja ar to parādīt, ka šī 4. vieta ir brīva katram no mums. Man ļoti patīk tāds teiciens, ka Dieva plānā katrs no mums esam aicināti, lai kļūt par 4. Dieva trīsvienību. Es saprotu, ka šis apzīmējums nav līdz galam teoloģisks, bet tomēr viņš ir ļoti tāds eksistenciāls, jo viņš ļoti precīzi parāda mūsu vietu Dieva plānā. Viņš vēlās, lai katrs no mums būtu 4. Pie šī galda, lai būtu 4. Svētās Trīsvienības dzīvē. Līdz ar to ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, ka viņš ir mūs paredzējis, lai mēs kļūtu par pieņemtajiem dēliem Dieva vienīgajā dēlā. Protams, šis formulējums atkal viņam ir diezgan liels teoloģiskais saturs, bet iesim tālāk, jo šodien daudz kas darāms, tāpēc mēs nevaram pārāk ilgi palikt pie viena punkta. Iesim tālāk. 7. punkts. Kādi ir Dieva atklāsmes pirmie posmi? Kā es jau minēju, Dievs nav atklājis sevi uzreiz, bet cilvēce soli pa solim brieda līdz tam, lai atklātu Dievu visa pilnībā, un vienā brīdī mēs esam nobrieduši līdz tam brīdim, bet līdz tam mēs vēl ar jums aiziesim. Tātad, kādi ir Dieva atklāsmes posmi? 7. punkts. Jau kopš pirmsākumiem Dievs sevi atklāja mūsu pirmvecākiem Ādamam un Ievai. Dievs tos aicināja uz dziļu kopību ar sevi. Pēc viņu grēka krišanas Dievs tomēr nepārstāja tiem dāvāt savu atklāsmi, bet apsolīja pestīšanu visiem viņu pēcnācējiem. Pēc plūdiem Dievs noslēdza derību ar Noasu, tā bija starp Dievu un visām dzīvajām būtnēm. Un šeit ir nepieciešams zināmā mērā skaidrojums. Jūs atceraties, ka svētdienas skolā mēs, vismaz man tā bija, kā skolotāja rādīja dažādas bildes, kā tur varēja izskatīties tā pirmā paradīze, kāds bija Noasa škirsts, kas bija tāda čuska, kas tas bija par augli un tā tālāk. Bet, ja mēs paskatīsimies nopietni uz biblistiskām zinātnēm, mēs redzēsim, atklāsim varbūt, bet redzēsim, priekš manis savā laikā, studiju laikā, tas bija liels atklājums, ka vecā derība, respektīvi līdz Abrahamam, viss, kas tiek aprakstīts līdz Abrahamam vecajā derībā, tā nav nekāda vēsturiska hronika. Tā nav nekāda vēsture, kas tika piefiksēta tā, kā mēs to mēdzam izprast mūsdienās, ka bija kaut kādi notikumi un ir kāds autors, kas vienkārši vērojot šos notikumus, viņš tos kaut kāda veida piefiksē, lai atstātu to mantojumā nākamajām paudzēm. Šeit Bībele, svētie raksti, ir jāatcerās, ka tā ir grāmata,
kurā respektīvi sastāv no daudzām grāmatām. Jo Bībele nav viena grāmata, tā ir vesela bibliotēka. Un katrā no šīm grāmatām ir uzrakstīta attiecīgā literārā žanrā. Jo vairāk pat katras atsevišķas grāmatas ietvaros filologi var redzēt, var saskatīt vairākus žanrus, atkarībā no tā, kādu domu vēlējies autors nodot savam lasītājam. Un viss, kas ir radīšanas grāmata rakstīts respektīvi līdz Abrahamam, šeit ir jāņem vērā tas, ka tā ir mitiska valoda. Neiet runa par mītu šī vārda negatīvajā nozīmē, jo biblistiskajā nozīmē vai literārajā nozīmē vai Bībeles literatūra nozīmē, šis jēdziens nenozīmē, ka tā ir kaut kāda pasaka, kas tika izdomāta. Mīts, tas ir mēģinājums ar vienkāršiem, viegli saprotamajiem jēdzieniem un paņēmieniem paskaidrot kaut ko, ko nav iespējams paskaidrot savādāk. Es došu jums vienkāršu piemēru, lai parādītu, kā darbojās tā mitiskā valoda. Man ir viens piemērs, ko es izmantoju vienmēr, bet šodien es izdomāju, ka es paskaidrošu pilnīgi citu, izmantošu pilnīgi citu. Kad bērni jautā vecākiem, no kurienes es esmu parādījies. Mēs noteikti atceramies, man jau nestāstīja par Starki, bet varbūt kādam bernībā stāstīja, ka tevi atnesa Starkis. Mamma un tētis mīlēja viens otru, gaidīja, un tevi atnesa Starkis. Man bernībā stāstīja, ka mani nopirka veikalā. Un tieši šis stāsts, tas ir tā saucamā mitiska valoda. Bērns vēl, it īpaši mazbērns, viņš vēl nesaprot fizioloģiju, viņš nesaprot arī attiecības, kādas veidojas starp vīrieti un sievieti. Viņš nesaprot, ko nozīmē palikt stāvoklī un dzemdēt bērnu. Un lai bērnu tādā tik mazā vecumā nešokētu, lai bērns būtu mierīgāks, pateiksim tā, priekš viņa tiek izdomāta šī mitiskā valoda. Tevi atnesa Starkis, tevi atrada kapostos, tevi nopirka veikalā un tā tālāk. Bet, protams, kad bērns izaug, viņš atklāja, ka pasaule ir daudz sarežģītāka, nekā viņam likās bērnībā, un tad viņš, protams, atteicas no šīs mitiskas valodas. Bet no otras puses, kad viņam pašam, kad cilvēks izaug, viņam pašam parādās bērni, viņam atkal jāsastopas ar šo jautājumu no bērnu puses, bet no kurienes es esmu parādījies, taču bija laiks, kad manis nebija. Un šajā brīdī vecākam atkal jāizdomā kaut kāda mitiska valoda. Vieniem tas izdodas labāk, citiem tas izdodas sliktāk, bet vissvarīgākais ir tas, ka mēs izmantojam respektīvi tādu literāro paņēmienu, lai nonāktu tāda bērna līmenī un paskaidrot viņam saprotamajā valodā lietas, kuras pagaidām nav iespējams saprast savādāk. Un tieši tāds pats mehānisms darbojās arī mitiskajā valodā radīšanas grāmatas pirmajās nodaļās. Protams, ka neviens nebija klāt tajā brīdī, kad Zeme tika radīta. Ņemot vērā mūsdienu zinātņu sasniegumu, mēs nevaram tos ignorēt un pateikt, ka radikāli kreacionisti, ka Zeme tika radīta 6000 gadus atpakaļ. Es pat esmu dzirdējis tādu hipotēzi, ka speciāli ļaunais gars tur iebāza tos dinozauru kaulus, lai samulsinātu cilvēci, bet īstenībā Zemē ir tudi kādi 6000 gadu. Protams, ka tas tā nav. Un, protams, ka tā laika cilvēki nezināja to, ko mēs zinām šodien, bet šī vajadzība pēc paskaidrošanas, šī vajadzība pēc jēgas bija jau tad. Un tad tiek veidota šī mitiskā valoda. Un jāatzīst arī vēl viena lieta, ka izvēlēta tauta, kuras kontekstā rādījās šīs grāmatas, viņa nedzīvoja
tādā pilnā izolācijā no citām tautām. Tika izmantoti arī mīti no daudzām citām tautām, no kaimiņu tautām, ar kuriem viņi kontaktēja un ar kuriem bija tāda kulturāla saikne. Piemēram, ja mēs runājam par plūdiem, tad noteikti jūs esat dzirdējuši tā saucamo mītu par Gilgamešu, kur arī tiek aprakstīti plūdi, un doma ir gandrīz tāda pati. Respektīvi, šo tekstu veidotāji, īstenībā sākumā tā bija mutiskā tradīcija. Šīs mutiskas tradīcijas veidotāji izmantoja jau esošos jēdzienus, izmantoja jau esošos mītus, lai paskaidrot lai sev pašiem un arī apkārtējiem, kā mēs saprotam šo faktu, kā funkcionē pasaulē, kā darbojas cilvēce. Es parādīšu tikai vienu piemēru. Es neatceros precīzi to mītu par Gilgamešu pilnīgi visu no A līdz Z, bet es atceros tikai galveno domu. Ja es atceros pareizi, šajā mītā, šajā stāstā, dievi bija radījuši cilvēkus, lai cilvēki strādātu viņu vietā. Bet plūdi tika sūtīti saskaņā ar šo mītu, jo cilvēki bija pārāk trokšņaini un traucēja dieviem. Un ko dara šī mīta autori? Pirmam kārtām viņi paņem šo kodolu, notika plūdi, lai iznīcinātu cilvēci. Bet viņi izdara kaut ko interesantu. Viņi šajā mītā iekļauj savas idejas. Nevis dievi, bet ir viens dievs. Nevis tāpēc, ka cilvēki trokšņoja, bet ļaunuma dēļ. Un, protams, mēs šodien varam zināt, ka nebija tādu plūdu, kas būtu pārklājusi visu zemi, bet noteikti cilvēku atmiņā palika kaut kādi laika posmi, kad notika kaut kādi lieli postījumi sakarā ar plūdiem. Un tieši no šīs atmiņas par tiem postījumiem radās arī šis mīts. Un izvēlēta tauta dara to pašu. Viņi atcerās kaut ko, viņi paņem kaut kādus mītus jau gatavus un izmanto šos jēdzienus, lai pašiem sev paskaidrot, kā šī pasaule darbojas, kā šī pasaule tapa, no kurienes viņa radusies. Bet šeit ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Neiet runa tikai par to, lai paskaidrot, kā tas ir bijis. Iet runa par jēgas nodošanu. Iet runa par galvenas idejas nodošanu ar mītiskās valodas palīdzību. Un vēl viena lieta, kurai obligāti jāpievērš uzmanība mūsu kontekstā, ir tas, ka mēs ticam, tas ir ticības akts, ka šo tekstu, šo stāstu un vēlāk šo tekstu tapšana, viņa nebija nejauša. Es speciāli priekš sevis paša kādreiz biju mēģinājis šo lietu papētīt un atklāju, vismaz man personīgi tas bija atklājums, ka no vienas puses tā laika cilvēki, kad tapa šie mīti, monoteisma ideja bija gandrīz sveša. Gandrīz neviens nebija domājis par to, ka varbūt varētu būt tā, ka ir tikai viens dievs, nevis politeisms, ka viena tauta ir daudzi dievi, vai henoteisms, ka katrai tautai esot savs dievs, un tagad, ja notiek cīņa starp tautām, tad mēs varam redzēt, kurš no dieviem tur ir stiprāks. Neiet runa par to. Iet runa par to, ka viena dieva ideja man šķiet nav nejaušība. Tas ir noteikti dieva roka. Protams, tas ir mans ticības akts, tas ir mans skaidrojums priekš manis paša, bet es dalos ar šīm pārdomām tāpēc, jo man šķiet, ka ja šī atklāsme notiktu šodien vai tuvāk mūsdienām, šī viena dieva ideja nebūtu tik nejauša. Ja, cilvēki Jēzus Kristus laikos, ja mēs palasīsim, vai pirms Kristus, vēl pāris gadsimtus pirms Kristus,
Cilvēki jau bija nonākuši pie domas, ka varbūt tomēr ir viens Dievs. Pietiek palasīt grieķu filozofus tā laika, kuri vairāk kuriem bija liela nosliece uz to, ka laikam Dievs tas nav tie dievekļi vai tie dievi, par kuriem tiek rakstīts sengrieķu mitoloģijā. Turpretī izredzētas tautas ietvaros šī doma parādas. Kādreiz vairākus gadsimtus pirms tam vēl Ēģiptē bija tāds faraons Ehnatons, kurš mēģināja ieviest monoteismu, kurš nonāca pie tādas idejas, ka ir tikai viens Dievs, Dievs Saule, un visi pārējie dievi vienkārši neeksistē. Un tad tika iznīcināta visa tā priesteru struktūra, tika veidota pilnīgi faktiski no nulles jauna reliģija, bet pēc Ehnatona nāves viss atgriezās atpakaļ. Ehnatona idejas neiedzīvojās eģiptiešu kultūrā un eģiptiešu reliģijā. Un pat Ehnatonu mēģināja respektīvi izsvitrot no vēstures. Bet tomēr mēs redzam, ka tajā laikā cilvēce nebija gatava monoteisma idejām. Turpretī izvēlētas tautas ietvaros, es šo jēdzienu izmantoju ļoti plaši pagaidām, izvēlētas tautas ietvaros tieši monoteisms ir tā galvenā ideja. Un ja mēs mēģināsim sekot svētu rakstu tekstiem, kas ir šīs tradīcijas faktiski auglis chronologiski, mēs redzēsim, ka izvēlētas tautas ietvaros arī šī viena dieva ideja brieda. Tā nenāca strauji. Bija nepieciešamas daudzas paudzes kopš idejas parādīšanas līdz tai kristalizācijai, ko mēs redzam jau vecas derības grāmatās. Tāpēc Dievs atklāja cilvēkam sevi pakāpeniski, un cilvēks šo atklāsmi mēģina atspoguļot mitiskā valodā. Tieši tāpēc mums ir tie pirmvecāki, Ādams un Ieva, tieši tāpēc mums ir tā grēku krišanas grēkā apraksts vai pirmgrēka ideja. Starp citu, īstenībā pirmgrēka ideju attīstā tieši svētais Augustīns. Tieši no turienes mums nāk arī tā ideja par iespējamo pestīšanu, par pestīšanu, ko Dievs apsola cilvēkam. Ļoti viegli atcerēties tā saucamais protoevangēlijas rādīšanas grāmata 3.14. Ja kāds no jums atcerās skaitli pi no geometrijas no skolas, tad ļoti viegli atcerēties arī šo protoevangēlija parametrus rādīšanas grāmatā 3.14. Kad tiek aprakstīta cilvēka grēka krišana un tiek dots apsolījums, ka pestītais jums tiks dots, neskatoties uz to, ka jūs esat sagrēkojuši. Bet tas pirmais posms, kāda ir tā galvenā ideja, ja mēs ņemsim vērā šo pravēstures posmu līdz Abrahamam. Ideja ir ļoti vienkārša, ka neskatoties uz to, ka kaut kas notika ar cilvēci, kas tika radīta, lai ņem dalību Dieva dzīvē, lai mēs visi būtu tas ceturtais Dieva trīsvienības svinībās pie galda. Neskatoties uz to, ka kaut kas notika, Dievs turpināja vest cilvēci uz to pestīšanu. Dievs nekad cilvēci nav atstājis. Mēs bijām un esam mīlēti visu mūsu eksistences laiku un arī būsim mīlēti. Līdz ar to cilvēce nekad nebija Dieva atstāta, neskatoties uz to, ka var likties, ka Dievs tikai ienāk kaut kādā veidā, kaut kādā konkrētajā brīdī cilvēces vēsturē. Dievs ir daļa no šīs cilvēces vēstures. Jo vairāk, ja mēs paskatīsimies teoloģiski, Dievs vada šo cilvēces attīstīšanu caur daudziem posmiem, un noteikti mēs vēl neesam pabeiguši attīstīties. Un tāpēc
pirmais posms, ja mēs runājam par to pirmo posmu, kas tiek atspoguļots mitiskajā valodā radīšanas grāmatā, ideja ir ļoti vienkārša. Lai kas nenotiktu, lai kas nebija noticis, es jūs mīlu un esmu ar jums kopā. Es jūs vēlos vest pretī tai laimei, jo, kā mēs runājam 6. punktā, esam aicināti kļūt par līdzdalīgiem Dieva dieviškajā dzīvē. Iesim tālāk, 8. punkts. Kādi ir Dieva atklāsmes nākamie posmi? Un šeit mēs no pravēstures un mitiskas valodas mēs pārējam uz tādu kvazi vēsturisko periodu. Dievs izvēlēja Ābramu un aicināja viņu iziet no savas zemes, lai viņu darītu par daudzu tautu tēvu, un apsolīja viņā sveitīt visas zemes ciltis. Tauta, kas celās no Ābrahama, kļuva par patriarhiem dotā dievišķa apsolījuma glabātāju. Dievs veidoja Izraēli par savu izredzēto tautu, atbrīvoja to no Ēģiptes verdzības, noslēdza ar to derību Sinaja kalnā, un ar Mūzu starpniecību deva šai tautai savu likumu. Pravieši sludināja Dieva tautas radikālo atpestīšanu un glābšanu, kas visas tautas iekļaus jaunā un mūžīgā derībā. No Izraēļa tautas un no Keņa Dāvida nama piedzima Mesija Jēzus. Un šeit mēs ar jums pārējām kārtējā lielā posmā, kas attiecas uz cilvēces pestīšanas vēsturi. Un proti iet runa par to kvazi vēsturisko posmu. Kāpēc es runāju kvazi vēsturisko posmu? Jo arī Abrahama laikos, patriarha laikos, Izraēļa valsts laikos, karaļu laikmetā un tā tālāk nepastāvēja vēsture tādā izpratnē, kādu mēs zinām šodien, ka ir kaut kādi fakti, kas tiek aprakstīti, un balstoties uz šiem faktiem mēs varam mēģināt kaut kādā veidā rekonstruēt pagātnes notikumus un par tiem pastāstīt šodien. Apmēram tā darbojas šodienas vēsture. Bet tajā laikā cilvēki daudz ko neatcerējās. Nebija iespējas iet Wikipēdijā un pārbaudīt, kurā gadā kaut kas notika. Un tāpēc šeit šī kvazi vēsture, drīzāk viņas mērķis nav pastāstīt par notikumiem, kas notika pagātnē, bet parādīt, ka Dievs vadīja pasaules notikumus tā, lai tiktu izvēlēta tauta. Respektīvi šie stāsti par Mūzu, par iziešanu no Ēģiptes, par derību Sinaja kalnā, tas viss ir domāts, lai parādītu Dieva izvēlētas tautas tādus konstitūcijas momentus, kāpēc šī tauta ir tapusi, no kurienes viņa ir tapusi, kādi ir šīs tautas eksistēšanas pamati, kāpēc viņa eksistē, kāpēc viņa ir īpaša misija un tā tālāk un tā tālāk. Un tieši tāpēc šie Dieva atklāsmes posmi ir apmēram tādi. Un tagad es gribu jums parādīt ļoti īsumā un aprakstīt, kā varēja notikt šis process. Es tagad šo lietu teoloģisko domu ļoti vienkāršošu, lai tas būtu skaidrs, jo apzinos, ka viss, ko es tagad stāstu, nav viegls materiāls, bet mēs esam 18+, tā kā jāpiepulās. Tātad apmēram kā tas notiek? Nav jau tā, ka Dievs parādās kādam cilvēkam. Nav jau tā, ka cilvēks pēkšņi pamodas no miega un, tas ir tas. Cilvēki vienkārši dzīvo. Cilvēkiem rodas refleksija par savu dzīvību, rodas fundamentāli jautājumi, rodas kaut kādas idejas, kā dzīvot, kādi varētu būt likumi, kāda jābūt morālai uzvedībai, kas ir labs un kas ir ļauns. Un šīs refleksijas laikā cilvēki atklāja, laikam ir kaut kāds Dievs. Protams, tajā laikā nebija neticīgo, bet laikam ir kaut kāds Dievs, kas ir radījis visu. Laikam ir kaut kāds Dievs, kas mūs vada. Laikam ir kaut kāds Dievs, kas ir stiprāks par visām nelaimēm, kas mums notiek mūsu dzīves laikā. Laikam ir kaut kas arī pēc nāves, kad mēs aizejam mūžībā, mēs taču neaizejam uz nekurieni.
rodas šī refleksija par to, kāds varētu būt Dievs. Un vēlāk, izdarīsim tālāk vēl vienu soli. Šie stāsti tiek nodoti viens otram tālāk. Sākumā, protams, eksistēja tikai mutiska tradīcija, bet cilvēce vienā brīdī nobriest līdz tam, kad sāk pierakstīt šos stāstus, kad sāk pierakstīt šīs tradīcijas. Piemēram, tipisks piemērs, kā no mutvārdu tradīcijas top rakstiska tradīcija. Tas ir Krišjāņa barona dainu skapis. Viņš tur savāca to dzēju, tas dainas, viņš savāca kopā, tās pierakstīja, un tagad tas, kas dzīvoja tautas atmiņā, tas, ko cilvēki nodeva viens otram mutiski, tika pierakstīts un piefiksēts. Bet kas ir svarīgi? Tas tika piefiksēts viena veidā. Bet noteikti katrā ciematā kaut kādas dziesmas dziedāja mazliet savādāk. Tipisks tam piemērs, kad mēs stāstam viens otram kaut kādas anekdotes. Es ceru, ka jūs joprojām to darat, jo es brīžiem stāstu arī saviem draugiem anekdotes. Bet katru reizi, kad es to stāstu vienu un to pašu, es laiku pa laikam daru to mazliet savādāk. Izmantoju citus vārdus, varbūt mazliet saīsināju. Gadās, ja tā ir teoloģiska anekdote, tad man saviem klausītājiem ir jāpaskaidro kaut kādas lietas, tad anekdote kļūst garāka. Bet iedomāsimies, ka es pastāstīju 10 anekdotes, un tagad kāds izdomāja, jāpiefiksē šīs anekdotes un ieraksta mani. Pēc tam iemeti to datorā, un pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, šīs ierakstītais vārds kļūst par pierakstīto vārdu. Ja? Un tagad tas tika pierakstīts, piefiksēts tieši tā, ka es to kādā konkrētajā brīdī biju pastāstījis. Bet es taču to pašu anekdoti vēlāk stāstīju vēl 10 reizes, vēl citas dažādas kompānijās, vēl citādos veidos. Un tā veidojas no mutiskas tradīcijas, tiek veidota viena piefiksēta rakstiska tradīcija, bet šeit arī jāpasaka, ka arī nepastāvēja viena piefiksēta tradīcija. Ja mēs pētīsim svēto rakstu vissenākus tekstus, mēs redzēsim, ka arī starp tiem tekstiem ir atšķirība. Jo tajā laikā vēl nebija Gutenberga ar viņa drukas mašīnu, ar drukas izgudrošanu, teksti bija parakstīti, un, protams, pie parakstīšanas bija arī izdarītas daudzas kļūdas. Man ļoti patika, es mēģināšu to ilustrēt, man ļoti patika, kad es kalpoju Daugavpilī, ļoti interesanta tradīcija, ka cilvēki, ņemot vērā to, ka padomju laikos, faktiski neiespējami bija Latvijā drukāt poļu lūkšanas grāmatas un poļu dziesmu grāmatas. Ticīgi cilvēki baznīcā ņēma šos tekstus, pierakstīja burtnīcā dziesmas, viena dziedātāja no otras tas parakstīja, un tad arī šodien vēl joprojām to var pamanīt, kad cilvēki dzied, īpaši poļu dziesmas Daugavpilī, viņi tās dzied no burtnīcām. Un burtnīcās tas ir visas dziesmas parakstītas ar roku. Un es biju vienu brīdi atklājis ļoti interesantu lietu. Ir tāda dziesma, ko mēs bieži Daugavpilī dziedām bērēs, zmarvojučo viečē s tobom šien žagnami, jeb mirušais cilvēks, mēs no tevis atvadamies. Šīs dziesmas teksti atšķiras atkarībā no tā, no kuras draudzes nāk šis dziedātājs. Iedomājieties, viena pilsētā, dažādas draudzes, starp draudzēm ir 2 kilometru attālums, bet jau atšķiras teksti, jo parakstot šos tekstus viena draudzē un parakstot šos tekstus otrajā draudzē, bija pilnīgi dažādas versijas vienai un tai pašai dziesmai. Jo varbūt cilvēki neatcerējas līdz galam, kā tas varētu būt, un piedomāja, tas varētu būt tā. Tā kā šī dziesma Zmarujučo vieče un arī šī dziesma Serdečna matko pie kunko ļudu, tā ir mariologiska dziesma, kuru mēs arī bieži vien dziedājam bērēs, viņas atšķiras, šie teksti atšķiras. Šodien to vairs nevar pamanīt, jo šodien, ja šī grāmata tiek izdota, viņa tiek izdota jau
drukāta veidā un no vienā trafareta, varētu pateikt tā. Un līdz ar to tad tekstu atšķirība vairs neeksistē, bet tajā laikā tas bija. Jo vairāk tas bija ļoti izplatīts tieši laika posmā, par kuru mēs tagad runājam. Ir mutiska tradīcija, tā tiek piefiksēta vairākos veidos, dažādos tekstos, un galu galā šī tradīcija tiek apkopota grāmatās, kuras ebreju tautā sadalīja 3 daļās. Tora, pravieši un raksti. Tora jeb 5 pirmās grāmatas, kurus mēs saucam par Mūzes grāmatām, jeb Pentateuch, jeb 5 grāmatu, tāds darbs, pamata darbs. Pravieši, tas ir praviešu grāmatas, un arī teksti, pārējie raksti, kas ietver sevi gan vēsturiskas grāmatas, gan arī psalmus, gan gudrības grāmatas un tā tālāk. Protams, jāņem vērā, ka, kad jau Izraēla tauta tika pie savas valsts, kad tā tika izveidota ar konkrētām tradīcijām, tomēr nepastāvēja tāda realitāte, kuru mēs šodien saucam par veco derību. Šie teksti, protams, tika iztulkoti uz grieķu valodu Aleksandrijā, tas ir Āfrikas ziemeļos, jo tur bija ļoti liela ebreju diaspora, kuri vairs neatcerēs ebreju valodu, kuri runāja grieķu valodā. Tāpēc viņam bija nepieciešamies šie teksti grieķu valodā. Bet arī šie grieķu teksti nevienmēr sakrīt ar tiem oriģināliem ebreju tekstiem vai senebreju tekstiem. Bet katrā ziņā šajā laikā veidojas teksti. Tūlīt mēs pie tekstiem arī vēl nonāksim. Katrā ziņā šajā otrajā posmā, jeb kvazi vēsturiskajā posmā, galvenā ideja ir, ka Dievs vada Dieva tautas, izvēlētas tautas attīstīšanos, lai tā izveidotos tāda, kas būtu spējīga sagaidīt Mesiju, to pamanīt un arī vēlāk sludināt viņa mācību tālāk. Un tāpēc mēs nonākam pie 9. punkta. Kāds ir Dieva atklāsmes pēdējais un galīgais posms? Un tas ir ļoti svarīgi. Dieva atklāsmes pēdējais un galīgais posms īstenojās viņa vārdā, kas kļuva miesa, Jēzu Kristu, kas ir atklāsmes vidūtais un pilnība. Viņš, būdams Dieva viendzimušais dēls, kas kļuva cilvēks, ir pilnīgais un galīgais Tēva vārds. Līdz ar dēla atsūtīšanu un svētā gara dāvanu atklāsme ir pilnībā pabeigta. Baznīcas ticības uzdevums ir pakāpeniski gadsimtu gaitā izprast visu tās patieso nozīmi. Un šeit ir kārtējais moments, kuram jāpievērš uzmanība un kas ir skaidri jāpasaka un jāizsaka vārdos. Jēzu Kristu Dieva dotā atklāsme beidzas. Beidzas definitīvi. Respektīvi, kā mēs šeit redzam citātu no Svētā Jāņa no krusta, no tā brīža, kad Dievs mums ir dāvājis savu dēlu, kas ir viņa vienīgais vārds, Dievs ir izteicis savu šajā vienā vārdā, izteicis visu šajā vienā vārdā, un Dievam vairāk nav ko teikt. Ne jau tāpēc, ka Dievam nav ko teikt, ka viņam nav ko teikt, bet tāpēc, ka viss, kas ir nepieciešams, ir jau pateikts un izteikts. Viņam vairs nav ko teikt sakarā ar mūsu pestīšanas plānu, bet noteikti viņam daudz ir ko teikt citās jomās. Bet katrā ziņā runa iet par to, ka ja sākumā, kad mēs redzējam, Dievs parāda šo ideju, es esmu ar jums, ka tajā kvazi vēsturiskajā periodā mēs atklājam šo ideju, ka Dievs veido izvēlēto tautu, veido respektīvi visu cilvēci Mesijas atnākšanai, pestītai atnākšanai. Un tas galējais posms, tas pēdējais Dieva vārds, logos, tas ir pats Jēzus Kristus. Viņā Dievs ir pateicis visu. Viņā notiek visas atklāsmes kulminācijā. Un tāpēc kristietība grozas ap Kristu, jo viņš ir tas pēdējais posms, un viņš ir tas galējais vārds un punkts visai atklāsmei. Respektīvi, viss, kas notika pirms tam, bija domāts, lai mēs nonāktu pie Jēzus kā pie kulminācijas. Viņš ir atklāsmes pilnība. Un tāpēc
Mēs runāsim par svētiem rakstiem vēlāk ar jums. Es negribu tagad iedziļināties, kāpēc, kad tieši beidzās tā atklāsme, jo burtiski tas varēja notikt ar pēdējā redaktora nāvi, bet mēs ticam, un atkal šeit ir nepieciešams ticības akts, ka Jēzu Kristu Dievs ir pateicis visu. Un tāpēc, kad mēs fokusējamies uz Jēzus, mēs fokusējamies uz viņa vārdiem, kas tika piefiksēti, mēs fokusējamies uz viņa darbiem, kas tika piefiksēti. Ko nozīmē piefiksēti? Apustuļi bija liecinieki tam, ko Jēzus darīja un ko viņš mācīja, un pēc tam to visu atkal sarakstīja. Un šeit mēs tādā īsākā posmā redzam to pašu procesu. Sākumā ir notikumi, ir cilvēki, kas ir redzējuši Jēzu, ir cilvēki, kas bijuši ar viņu kopā, ir cilvēki, kas sēdēja pēdējā mīlestā pie galda, respektīvi piedalījies pirmajā euharistijā, kas ir ļoti interesanti, jo pirmā euharistija notiek vēl pirms Paskas notikumiem, pirms Jēzus nāves un augšām celšanos. Jēzus vēl nav nodots, bet jau saka, ka viņš nodots, ka viņš jau nodots, ka šī maize, tas ir tā kā Jēzus pats, kas tiek nodots par mūsu grēkiem. Mēs redzam, ka cilvēki atceras kaut ko par viņu. Mēs redzam, ka veidojās pirmā mācekļu kopiena pēc viņa nāves un augšām celšanās. Un mēs redzam, ka šī Jēzus mācība tiek nodota tālāk sākumā mutiski, jo evangēlija, visvecākais evangēlijs, tas ir Marka evangēlijs, kas top apmēram ap 60. gadu. Tas nozīmē, ka paiet vismaz 30 gadi kopš Jēzus nāves un augšām celšanos. Ka Jāņa evangēlijs faktiski tiek rakstīts un redigēts gandrīz 70 gadus pēc Jēzus nāves un augšām celšanās. Bet līdz tam notiek tas mutiskās tradīcijas nodošanas process. Ir Jēzus, ir pateicis visu, ko vēlējās, ir darījis un liecinājis par to, ka viņš ir pestītājs, ir paveicis pestīšanas darbu ar nāvi un augšām celšanos, un tālāk paliek tikai liecība. Es redzēju un es jums stāstu. Es biju liecinieks tam, ko viņš teica, un es jums stāstu. Un vēlāk tas tiek piefiksēts. Noteikti sākumā tas tika piefiksēts tādos, varētu teikt, saīsinātos veidos, kad tad bija kaut kādi konspekti, jo, teiksim, protams, pastāv vairākas teorijas un pastāv Q avota teorija, kura no vienas puses ir ļoti populāra, no otras puses tā arī tiek kritizēta, bet tagad mēs neesam biblistikas stundās, līdz ar to es nevēlos tagad iedziļināties ļoti dziļi šajā lietā, bet vēlos tikai parādīt to galveno procesu, ka Jēzus mācība ne tikai tiek piefiksēta, viņa tiek arī, es negribu izmantot vārdu interpretēta, bet notiek refleksija par to, ko Jēzus ir mācījis. Došu jums vienu piemēru. Jēzus saka saviem mācekļiem, kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un seko man. Iedomāsimies, ka mēs esam apustuļi, ka mēs atrodamies kaut kur, kaut kādā vietā, kur ceļojam kopā ar Jēzu, piemēram, ejam uz Jeruzalemi pa ceļam, vakarā sēžam pie ugunskura, ēdam zivis, dzeram vīnu, samaisītu ar ūdeni, protams, ja neesam alkoholiķi, un Jēzus saka, klausieties, puiši, ja kāds grib man sekot, lai viņš ņem savu krustu. Tā laika mācekļi noteikti zina vienu lietu, ka nāve uz krusta tā ir viena no visbriesmīgākajām nāvēm, un pie tam tas ir saistīta ar lielu kaunu. Jo tikt piesistam pie krusta, tas ne tikai nozīmē nomirt mocībās, bet nomirt arī lielajā kaunā. Un tagad Jēzus pēkšņi runā par krustu. Kāpēc? Vai tas nevarētu mācekļus atbaidīt? Noteikti jā. Bet, ja mēs mēģināsim šo procesu, tagad, protams, tas, ko es tagad darīšu, tas ir intelektuālais eksperiments. Tā ir tikai teorija. Es patiešām nezinu, kā tas ir bijis. Jo varbūt patiešām Jēzus pateica par krustu un mācekļi nesaprata to, bet var gadīties, ka bija mazliet cits process.
Jēzus varēja pateikt arī tā, klausieties, ja kāds grib man sekot, lai uzņemas visas grūtības, kas ir saistītas ar sekošanu man. Varēja tā pateikt? Nu varēja. Bet pēc tam notiek Jēzus nāve un augšām celšanās. Un mācekļi atklāja, un mācekļi jau vairāk, viņi saprot, ka arī viņi tiek vajāti. Ja, arī viņi tiek nomētāti ar akmeņiem, kā svētais Stefans. Viņi tiek izslēgti no sabiedrības dažos gadījumos. Un tagad mācekļi saka tā, ko nozīmē pieņemt šo smagumu? Tas nozīmē paņemt krustu. Un šis vārds krusts vai šis jēdziens krusta paņemšana, lai sekotu Jēzum, varēja parādīties arī vēlāk, bet ideja paņem visas grūtības un seko man, noteikti nāca no Jēzus. Tas ir tikai piemērs, tas ir tikai tāds intelektuālais eksperiments, ne vairāk, jums nav obligāti man jātic. Jo evangēlijos no vienas puses mēs noteikti sastopam patiešām Jēzus vārdus, un jo vairāk, kāpēc es par to runāju? Jo brīžiem evangēlijos ir lietas, kuras šķiet neloģiskas vai dīvainas. Ir kaut kādi teicieni, kurus mācekļi nesaprota, bet viņi atcerēs, ka Jēzus tieši tā to ir teicis. Un tāpēc viņi piefiksēja viņa vārdus tā, ka viņš to ir teicis, kaut arī ar tādu nodomu, ka varbūt nākošie mācekļi vai kāds cits sapratīs to jēgu, bet mēs aiz respekta pret viņu vēlamies šos vārdus saglabāt. Katrā ziņā evangēlijos ir gan Jēzus īstie vārdi, gan arī Jēzus vārdu interpretācija. Problēma ir tā, ka nevienmēr mēs esam droši, kas ir kas, bet kam mēs noteikti ticam. Šeit ir atkal kārtējies ticības akts. Jūs redzat, ka šodien mēs ļoti daudz runājam par ticību. Tas ir ticības akts, ka Dievs vēlējās, lai tieši tā tiktu saglabāti šie teksti. Dievs vēlējās, lai tieši tā tiktu nodotas tas idejas. Un tāpēc par Dieva atklāsmes tālāk nodošanu, par svētiem rakstiem mēs jau runāsim nākošais lekcijas, bet tāpēc es gribu jums pievērst jūsu uzmanību tam, ka jau rezumējot mazliet, lai nevilkt garumā šodienas lekciju, jo vēl viens punkts mums ir palicis ļoti svarīgs, bet sākuma rezumējums tad pēdējais punkts. Dieva atklāsme nav viens brīdis. Dieva atklāsme tas ir process, kas iesaista cilvēkus, kultūru, kas iesaista literatūru, kas iesaista cilvēka prātu, kas iesaista cilvēku lūgšanas dzīvi, lai galu galā šīs idejas pamazām izkristalizētos un vēlāk tiktu izpaustas, tālāk nodotas un piefiksētas. Un šis process, šo ideju kristalizācija, beidzās ar Jēzu Kristu. Beidzās, jo tas Rubikons, kad beidzās Dieva tāda tieša un dažveidīgā atklāsme, tas ir Jēzus Kristus. Un ar to ļoti brīnišķīgi iesāk savu vēstules ebrejiem autors. Kādreiz bija tāda pārliecība, vismaz daudzās aprindās, ka tā ir apustuļa Pāvila vēstule. Šodien mēs varam ar lielu pārliecību pateikt, protams, paliek šaubu moments, bet ar lielu pārliecību mēs varam pateikt, ka vēstule ebrejiem jaunajā derībā nav iznākusi no svētā Pāvila. Tas ir kāds cits mums nezināms autors. Bet šis nezināms autors saka ļoti skaistus vārdus. Es tagad neatceros, kā tas skan latviski, jo es priekš sevis lasu svētos rakstus poliski, jo man tā ir vieglāk, jo mana pirmā teoloģiska izglītība ir saņemta Polijā, bet es tagad tulkošu uz dzīvo. Daudzveidīgi un dažos veidos Dievs runāja pirms tam uz mūsu senčiem, bet šajos pēdējos laikos Viņš runāja uz mums caur savu mīļoto dēlu. Un tieši tas pirmais teikums no vēstules ebrejiem parāda šo Rubikonu, parāda šo sadalīšanu starp to, ka cilvēks tika sagatavota Mesijai, kad šīs idejas par pestīšanu, par Dievu, par morāli, par to, kas ir pēc tam kristalizējās, un līdz šim momentam, kad šīs atklāsmes kulminācijā notiek Jēzu Kristu caur viņa dzīvi un caur viņa paskas noslēpumu.
apzinos, ka tas ir ļoti grūti uzreiz tā pārgremot, bet ceru, ka tas būs jums par materiālu pārdomām. Bet pirms mēs pabeidzam šodienas lekciju, es vēlos pievērst uzmanību vēl 10. punktam. Kāda nozīme ir privātajām atklāsmēm? Kādreiz es biju sastapies ar tādu teoloģiski ne īpaši pareizo domu. It īpaši es biju izbrīnīts, ka šo domu izteica arī teoloģijas doktors. Es arī esmu teoloģijas doktors, bet zinot pats sevi, es apzinos, ka arī teoloģijas doktori mēdz runāt muļķības, ne tikai gudras lietas. Un šis teoloģijas doktors kādreiz izteica tādu teoloģisko, bet es pateiktu heretisko tēzi. Ja Dievs atklāja sevi mūsu senčiem, kāpēc tāda paša veidā viņš nevar atklāt mums arī šodien? Ja, un tāpēc privātam atklāsmēm jātic bez jebkādas kontroles, bez jebkādiem iebildumiem. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Atbilde ir 9. punktā. Dieva atklāsmes galējais posms ir Jēzus Kristus. Un tieši tāpēc šodien Dievs neatklājas mums tāpat, ka tas bija Abrahamam. Dievs neatklājas mums tāpat, ka tas bija Mūzum. Dievs neatklājas mums tāpat, ka tas bija citu patriarhu gadījumā. Dievs neatklājas mums tāpat, ka tas bija psalmu autoriem, ja, Dāvidam un arī citiem, jo ne tikai Dāvids ir psalmu autors. Dievs neatklājas mums jau tāpat, ka tas bija citu vecas derības grāmatu autoru gadījumā. Jo viņš Jēzu Kristu ir atklājis visu. Un tas, ko mēs darām šodien, mēs nevis saņēmam kaut kādu atklāsmi. Mēs padziļinam, mēs pētam, mēģinam izrupties cauri tai atklāsmei, kas ir Jēzu Kristu. Dieva atklāsmes posms, tādas publiskas atklāsmes, izmantojot teoloģisko terminoloģiju, jo pastāv divas atklāsmes, divi atklāsmju veidi. Ir publiskā atklāsme, kas nāk faktiski no radīšanas grāmatas līdz Jēzum Kristum, un ir tā saucamās privātas atklāsmes. Tūlīt par tiem mēs parunāsim. Un tā publiska atklāsme patiešām ir beigusies ar Jēzu Kristu, jo viņai viņš ir pateicis visu. Un tāpēc, oponējot šim doktoram, kurā šeit nav, līdz ar to tā ir tāda zināma mēra cīņa ar nezināmo un neredzamo ienaidnieku, kurš nevar iebilst, bet ceru, ka jūs piedosiet man šo retorisko grēku, bet tā ir tā atbilde, ka Dievs nevar mums atklāt neko jaunu, jo nevēlās, jo Jēzu Kristu ir atklājis visu, viņā viss ir jauns. Bet tomēr baznīcas praksē pastāv tas saucamās privātas atklāsmes. Ņemot vērā tikai neliels mans iebildums, ņemot vērā manu izglītību un arī manas pārdomas, protams, jūs varat tam nepiekrist atkal, bet mana specializācija ir garīgas dzīves teoloģija. Un es drīzāk izmantotu nevis jēdzienu privātas atklāsmes, bet plašāku jēdzienu garīga pieredze. Ja, jo, piemēram, ja mēs runāsim par Fatimas bērniem, ja, ka viņiem parādījās Dievmāte, viņa tur redzēja Eli un tā tālāk, un šis atklāsmes tika atzītas par autentiskām, drīzāk es izmantotu jēdzienu, ka tā bija viņu garīga pieredze, specifiska garīga pieredze, kad viņi dziļi pārdzīvoja Dieva klātbūtni, Dievmātes klātbūtni, kas palīdzēja viņiem, paliekot baznīcas magistēri ietvaros, paskatīties uz lietām no cita skatu punkta. Tāpēc nākotnē es izmantošu tādu jēdzienu garīga pieredze, nevis privātas atklāsmes. Tātad 10. punkts, kāda nozīme ir privātajām atklāsmēm jeb garīgajām pieredzēm. Privātas atklāsmes jeb garīgas pieredzes nav piederīgas ticības mantojumam, taču tad, ja tās tuvina Kristum, tas var palīdzēt cilvēkam īstenot dzīvē savu ticību. Baznīcas magisterijs, kam ir pienākums izvērtēt šādas privātas atklāsmes, nevar pieņemt atklāsmes, pēdiņās, kas pretendē pārspēt vai labot atklāsme, kuras piepildījums ir Kristus. Un tagad tikai pāris vārdus komentāra, lai mēs saprastu, par ko iet runa. Baznīcas vēsturē bija cilvēki, kuri pārdzīvoja kaut kādu
specifisko, intensīvo Dieva vai Dieva svēto vai Dievmātes klātbūtni. Viņi to dēvē par atklāsmi, un baznīca izmanto šo jēdzienu privātas atklāsmes, lai atšķirtu to no atklāsmes, kas beidzās Jēzu Kristu. Tas ir tā atšķirība, privāta un publiska atklāsme. Bet šī garīga pieredze, viņai arī ir sava vērtība. Viņa arī var būt arī par teoloģisku avotu. Tas nozīmē, ja mēs rakstīsim kaut kādu bakalaura vai magistra darbu par privātam atklāsmēm vai par garīgu, kāda cilvēka garīgu pieredzi, tas var būt, tam ir zināma teoloģiska vērtība. Tas nav tā, ka tas pilnīgi nav nekā vērts un nav obligāti, un tas vispār ārā mētams, pateiksim tā. Bet no otras puses, ņemot vērā, ka katra garīga pieredze, ja privāta atklāsme ir ļoti subjektīva, ka tā kaut arī var nākt no Dieva un Dieva žēlastības inspirēta, tomēr cilvēks savā izpratnē var arī kļūdīties kaut kādās lietās. Šīs privātas atklāsmes, jeb garīgas pieredzes, nepieder pie ticības mantojumā, nepieder pie ticības depozīta, es tā pateiktu. Pie ticības depozīta, jeb pie tā, uz ko mēs esam aicināti ticēt, kam normāls katolis tic, respektīvi, ko nozīmē ir būt par katoli. Ticēt tam, ko māca baznīca. Ja? Ticēt tam, kas tiek ietverts Dieva dotajā atklāsmē, kas realizējas savā pilnībā Jēzu Kristu. Tas nozīmē būt par katoli un būt par kristieti. Viss pārējais ir fakultatīvs. Tas nozīmē, ka mums nav pienākuma ticēt, ka, piemēram, Fatimā ir paradījusies Dievmāte. Mums nav pienākuma ticēt, ka Lurdā ir paradījusies Dievmāte, jau svētai Bernadetei Subiru. Mēs tikai ticam, ka šī Dieva pieredze bija autentiska. Viņa tuvināja cilvēku Dievam. Un ja gadījumā kāds, piemēram, lasa tekstus no Medžugorjes, ja tas palīdz kultivēt ticību, tam ir sava vērtība. Ja, it īpaši, ka Vatikāns pagājušajā gadā laikam vai aizpagājušajā gadā izdeva jau notu attiecību uz Medžugorjes notikumiem, un tagad saskaņā ar jauniem ticības mācības dikasterija normām mums vairs nav jāsaka, ka vai tā garīga pieredze vai šī atklāsme ir autentiska vai nē, mēs drīzāk definējam augļus, vai šie augļi ir labi vai nē, un manuprāt, tā ir gudra izēja, esam nobrieduši galu galā līdz tam, bet privātas atklāsmes, ja tas palīdz stiprināt ticību, ja otra cilvēka garīga pieredze man palīdz, to var izmantot. Bet ko nevar darīt? Nevar tas absolutizēt. Nevar pateikt, ja Medžugorje Dievmāte ir pateikusi tā, tas nozīmē, ka tas tad točna ir, un tagad no ambonām tas būtu jāsludina, un baznīcai būtu jāizdod, pāvestam būtu jāuzraksta jauna enциklika sakarā ar Dievmātes atklāsmēm Medžugorje. Nu, tā jau nevar. Bet šai garīgai pieredzei ir liela nozīme mūsu privātajā garīgajā dzīvē, mūsu privātajā šajā Dieva klātbūtnes pieredzē, jo garīga dzīve, kas tas ir garīga dzīve, tas ir viss tas, ko mēs piedzīvojam savās attiecībās ar Dievu. Viss tas, ko mēs jūtam, ko mēs domājam, ko mēs pārdzīvojam, par ko mēs raudām, par ko mēs smejamies un tā tālāk. Tā kā privātam atklāsmēm ir sava vieta, bet noteikti tas nevar būt absolutizētas. Un zināmā mērā mēs varam tas vērtēt. Es pateikšu ļoti vienkāršu paradigmu, kuru es parasti pielietoju. Tā ir loģika. Dievs nevar būt pretrunā ar sevi pašu. Ja viņš ir atklājis mums kaut ko Jēzu Kristu tajā publiski atklāsmē, viņš nevar šo lietu un viņš nevarētu šo lietu, protams, Dievs var visu, tā arī ir ļoti svarīga lieta, bet baznīcas struktūra nepavelti ir tāda, kāda tā ir, lai mūs pašus pasargātu no kļūdām. Bet noteikti Dievs nevēlās tagad atklāt mums kaut ko pretējo. Došu vienu piemēru. Jēzus Kristus saka Jāņa evangēlijā, es un Tēvs esam viens. Līdz ar to, protams, tagad tie vārdi izrauti no konteksta, bet es to daru speciāli apzināti, lai jums parādītu šo mehānismu. Es un Tēvs esam viens, saka mūsu kungs.
Ok? Taisnība. Publiskas atklāsmes ietvaros. Tas nozīmē, ka esam aicināti tam ticēt. Un tagad pēkšņi kāds mūks ieraudzīja sapnī, ka viņam parādījies Kungs Jēzus Kristus un saka, zini, tomēr tevs ir kaut kā vairāk Dievs un es esmu mazāk Dievs. Jā, tagad es pilnīgi modelēju tipisko arianismu. Un es esmu tā kā tomēr Dieva radība, jo bija laiks, kad manis nebija, Dievs mani radīja, Tevs mani radīja kā tādu vispilnīgāko būtni. Uzreiz pasaku, tā ir herezija, ja? Lai nebūtu tā, ka vēlāk jūs mani apsūdzēsiet par to, ka es tagad heretiskas lietas jums stāstu katehismā. Tā ir tikai ilustrācija, vēlreiz. Un tagad šis mūks aiziet pie sava priekšnieka un saka, zini, man privāti atklāsmē parādījies Jēzus, Kungs Jēzus, pats Jēzus, un tagad viņš man pateica, ka viņš nav Dievs. Un ko tu man pateiksi priekšnieka? Un tagad tu man pateiksi priekšnieka, ka tev jāklausa baznīca. Es tev atbildēšu, ka man jāklausa vairāk Dievam nekā cilvēkam. Un es šīm savam sapnim ticu vairāk nekā tavam apgalvojumam vai tam kompendijam, ka Jēzu Kristu Tevs ir pateicis visu, ko vēlējies. Acīm redzams ne visu, jo Jēzus taču atnāca pie manis un pateica kaut ko citu. Un šeit mēs redzam šo problēmu, kas rodas. Mēs redzam šo problēmu, kas parāda, ka mums ir jāizvēlās, tad uz kuru pusi mēs dodamies. Vai mēs patiešām apzināmies, ka Jēzu Dievs ir pateicis visu, un šī konkrēta mūka, manis izdomāta mūka, garīga pieredze ir pilnīgi garām, tas nozīmē, ka tam ir kāds cits avots, nevis Dievs, vai mēs izsvitrojam šo 9. punktu no kompendija, kas ir Dieva atklāsmes pēdējais un galīgais posms, mēs izsvitrojam no liela katehisma punktus 65, 66 un 73, un tagad dzīvojam tālāk. Ja. Mēs, kad runāsim nākošajā reizē par apustulisko tradīciju, mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies, bet ja mēs patiešām uzticamies Dievam, ja mēs viņam ticam, tad šajā gadījumā šī konkrēta mūka, viņa privāto atklāsmi, lai kāds nebūtu tas avots, mums ir jānoraida. Mums ir jāpasaka, nē, tas nesaskan ar baznīcas magistēriju, jo Dievs nevar vienā vietā mācīt vienu un otrā vietā mācīt kaut ko citu. Tas ir garām, ja, jo kaut arī kristietība ir liela dažādība, bet ir arī šīs medaļas otrā pusē. Kristietība tomēr savā pamatā ir viengabalaina, tā ir iesakņota Dievā. Ir šis ticības pieredžu daudzums, bet ticība ir viena. Ar to mēs ar jums esam izgājuši cauri kārtējiem 10 punktiem. Redziet, veselu stundu sēžam kopā un tik tālu tikai esam tikuši, bet manuprāt šīs lietas ir tik svarīgas, ka es nevaru iziet vienkārši tam cauri ļoti ātri. Nu ko, ar to mēs mūsu šī vakarā tikšanos noslēgsim un redzēsimies ar jums jau februārī. Es atgādināšu, ka nākošajā sestdienā mēs atkārtosim to pašu krievu valodā, bet pēdējā janvāra sestdienā es paņemšu brīvu. Tātad redzēsimies februārī. Visu labu! Atā!